Protams. Ja jūs līmējat? Nē. Šeit ir lieta tāda, cik apakšā mīnus pirmā stāvā ir mūzikas skolas telpas, lai radītu tādu gaišu sajūtu un ielas āru apgaismojumu tīro to skatu, ir šķirnības daļā paredzēts gaišais stikls. Tumšais stikls, jā. Noiesiet lejā, tad jūs sapratīsiet. Arhitekts. Nē. Šis jau tā apmēram, kā viņš ir, tā jau diezgan uznodošana. Būtībā daudz lietas, kas jau ir jau teikt, kad pēdējā stadijā. Arhitekts mums ir austriešu arhitekts Volters Gīnke. 2003. gadā, jā, pēc skiču projektu uzvarēšanas viņš ir dabūjis arī kopējo pasūtījumu. Viņš ir kā ģenerāla uzņēmējs, bet, protams, apakšā ir strādājuši arī Latvijas inženieri apakšu uzņēmēji kā tādi arhitektu biroju vai pārējie kaut kādas lietas. Jā. Mēs taču tādu. Šis viena stila, gaišas sienas, tums krūz, Indonēzijas koks. Man ir jautājums, interviešu vietā, kur ir tā priekšā jums atsevišķi intervieris Kaut kāda daļa interjeri ir arhitekti, kaut kāda daļa ir lieta tā, ka ēti būvēta stādīt gala projekta, it kā pasūtījumu, Rešu kungs tā kā pasūtīja priekš orķestra, jo orķestra vajadzībām bija tā, ka apakšā ir individuāli, pieņemsim, autostāvvieta ar kaut kādām lietām, bet projektu gaitā tika izstrādāt to, ka tomēr piesaistot muzikas skolu, veidot arī muzikas skolēšanu, kaut kādā lietā sāk staigāt. Ir lietas tāds, kā viņas ir. Doto brīdi atrodamies festivāla no ieeja. Man teica, ka šikot tur ir galvenā ieeja, būs galvenās bāmas. Uz doto brīdi šeit varbūt tas skats mums nebija brauciet, cik ir ar sastatnēm aizlikts, bet tādu vizuālu iespaidu jau, teiksim, varam redzēt. Teica jau pirms tam, kad viedokli atstājiet pašās beigās, jau arī manīsiet, ja mums jau pirmā stāvā ir mazliet tā piesamētā tiesa, beigās jau spiež virsū, tad ejot jau tur, kur ir sabiedrības. Nākamā tajās. Meitenē, nē, viņiem pilnīgi rozā vajag. Tā ir vietām, kaut kāds 160 šeit apakšā, 140 apakšā, 60 augšā, balkonā, bet šī ir kameras zāle, kuru krēsli nav piestiprināti. Skatījums vai tikai domāt, jo priekšējais pusē. Ar iespēju skatītāji šīs līdzi tehniskais līdzi, kādās novākstas visas tādas lietas, kas ir redzams, un būtībā ar tādu nulles redzamību, tad vispār ir lietas. Viņš ir paredzēts līdzi. Tikrās, bet noteikti lielākā daļa līdzi. Jā, tāpēc, lai ir lielās durvis un tehniskais līdzi, kur vajadzētu pēc tam par skaņošanas telpām uz noliktām. Jā, līdz mums jau nav tāds vienkārši ejošs kaut kāds telpas, ko lampu kreis. Tas ir monolīts betāns? Jā. Jā. Garderoba. Jā. Tas man šito skolu orķestru. Šeit arī, protams, tās interesantas, kas mums ir redzams. Jā. Šeit ir redzams tās interesantas vestibūru, iespējams, kā jau redzējāt. Pandus. Slēgt objektīvi. Zāle mums vajag. Te ir zāle arī iepriekš. Ar patēļiem.
Should I have just the pēdējā? Tu piesveic cietāks nekā uzticās. Šeit ir klienti no tā. Viņš ir cietāks nekā Ozols? Jā, viņš Baletam? Baleta studijai, plus arī dažādi pasākumu organizēšana. Ne tikai baletam, balets var būt pa vienu. Tas ir tāds kā papildus bonus, tāda papildus konceptuālai. Šī ir tāda par prezentācijām, citām lietām. Vai dzimšanas dienas nosvinēšanai, kurai palīdzēja ko klients vēlāk. Jā, diezgan salaidams. Protams, tas nav mums tas lietojums, bet nav plašums, tad ir tomēr kvalitātes. Tā kā arī šeit ir iespējams gan teātri iznāca, un mēs ar teātri cilvēkiem esam runājuši, protams, gan tās gaišās cīnas, bet ir iespējams, ka mēs esam stāvus, un iespējams, protams, dažādas kulis, kaut kāds cits lietas. Jau spēlmaņi varēs sekot līdz violu zvaigžņu gaitā. Protams, ka mazlietiņi varbūt lielāli zvaigznēm vajadzēs tā saplācies vai nevarēs tā vairāk līdzties, kā tas ir, jo vienmēr viņi varēs šeit just, ka kāds acu pārsiņam seko, bet, redzam arī te tādu stilu, ja, mēs redzam, ir klases šeit apkārt visas, ja, kas dažāda lieluma, un mēs jau netiekam iekšā pat iedbīju vaļā, bet šeit redzam, ka viņiem ir sākotnēji bija doma, ka šeit ir biblioteka. Fonoteka, biblioteka. Mazlietiņi tur tā kā mainījās savu domas, bet, kaut kas šeit būs. Katrā ziņā kaut kas būs. Tās tikai mūzikas skolas vajadzīgām šeit. Jā, reku varbūt kaut kāds viena. Tā būs, kur ir kas ir